daudz. Iekšējais federācijas grūti pateikt, tiešām vispār reti redzējām, ka viņiem Vācija vienu pārstāv un pārstāv 6. vietu. Šeit nav vecuma cenzas, tā problēma, kas ir Krievijā. Redzējām, arī punktu summa nebija īpaši laba. Katrā gadījumā es teicu, vēl šajā grupā viena otra sportista var nostartēt sliktāk nekā mūsu sportiste. Vienkārši, neizlecot kādu lēcienu vai noraujot kādu piruetu, jo automātiski visai programmā tos 3 vai 4 punktus nav kur atgūt. Vienkārši nav. Un tagad startē jau lielvalsts Krievijas pārstāve Polina Korobēņikova. Viņa savā nacionālā čempionātā bija 7. Bet par cik Krievijai 3 ceļazīmes un no šī 7 tikai 3 ir atļauts startēt, tātad 15 gadi, plus vēl viņas ir dzimušas, ja nemaldos, līdz dzimšanas datumam jābūt, man liekas, līdz 1. jūlijam. Jā, tur ir atšķirības. Tā ir tā nianses, ka nevienmēr vēl automātiski 15 gadi garantē iespēju startēt. Jā, viens un tas pats gads, bet var, dzimšanas datums būt mazliet pēc, 2. kaut vai jūlijas un jau nedara. Ups. Viela nopietnām pārdomām. Diemžēl, bet tā tas ir, ka tās lielās valsts, kuras pārstāv ar sacensības ar 2, 3 sportistiem, tieši tiem 3 sportistiem ir vislielākā psiholoģiskā slodze. Protams, jo tev skatās un elpo pakausī. Tas ir viens, skatās un elpo pakausī. Otrām kārtām, ja nenoslidos kā vajag, neattaisno savas cerības, tad iespējams, ka nākamreiz vairāk arī neusticēsies, varbūt iedos izredzes kādam citam, un to citu ir pietiekami daudz, un nav tā kā, teiksim, mazās valstiņās, ja tas viens tad vairāk jau nav ko izvēlēties. Tā jau ir faktiski no mazajām valstīm. Tāpēc mēs arī viņus nereti biežāk labāk pazīstam nekā nav jau citu vienalga. Ja, teiksim, kaut kāda noteikta sportista karjeras laika, vienkārši nav no kā izvēlēties. Ir, teiksim, vai nu tāds, vai nu tas pats. 2 varianti. Lūk, šeit redzējām diezgan slikti, ka viņi tādā kaskādē
pārvēlās uz papēdi, jo būtībā gan Luts, gan Tulūps bija izpildīts tīri, pilnībā tīri. Tātad, vismaz pusi no tās vērtības saglabās, arī tad, ja būs tas -3, par ko, par kritienu arī ir jānoņem šiem tiesnešiem. Bet tanī otrā lēcienā izskaties, ka tur arī bišķītiņi tomēr bija neprecīzi piezemēšanās. Kāda 8 varbūt līdz 4 nepiegriezt. Tātad tur vēl ir iespējas saņemt nevis pilnu lēcienu vērtību, no kuras noņemts tas -3, bet pat starpvērtību. To redzēsim, visu to paskatīsies. Piroets vienkāršāk, Selēnas Piroeta atliecoties izcila ar tādu izteiktu pāreizu un pat ļoti dziļu augumu atliekšanu, ka to varētu apskaust ļoti, ļoti daudz. Viņa treneri Viktorija Valčkova, atcerēsimies, bija daļslidotāja vēl pirms, nepateikšu reiz gadiem 5-6. Vēroju savus audzēkļus. Paskatījos Krievijas čempionātā, viņai bija 57 punkti. Protams, te jāņem tas koeficients, ka nacionālais čempionāts tradicionāli tur saliek ļoti liels. Arī komponentais to, ko šeit mēs redzam, ir kā 4-4-2-5, un nacionālajā čempionātā 49. Tik un tā ar visu to viņa pirmajā vietā izvirzās. Kā jau es teicu, viņai bija pietiekami sarežģīti lēcieni, un apmēram pusi kritienā tiek ņemti